Jēkabpilī šogad tiks pabeigti darbi pie ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūves vairāk nekā 40 km garumā. Lai novadītu kanalizācijas notekūdeņus uz pilsētas attīrīšanas iekārtām, drīzumā Jēkabpilī darbu uzsāks 5 jaunas pazemes kanalizācijas sūknētavas. Realizējot projektu ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī 2. kārtu, 2 sūknētavas Viestura un Slimnīcas ielā ir pilnībā atjaunotas. Savukārt Grāvas, Pamatu un Zemgalas ielā tās uzbūvētas no jauna. Darbus minētajās vietās veic uzņēmēju konsorcijas CBSC un SIA Jēkabpils PMK. Atšķirībā no iepriekšējās kārtības, kad kanalizācijas sūknētavas atradās atsevišķā ēkā, jaunās sūknētavas atradīsies zem zemes un būs pilnībā datorizētas. Viņu darbība tiks kontrolēta caur mobīlo tālruni, caur datoru uz vietas. Un nākošu nedēļu, līdz ziemas sākumam, viņa notiks tā palaišanas, regulēšanas darbi. Neskaitot 5 jaunās, Jēkabpilī darbojas vēl 10 kanalizācijas sūknētavas, lai gan daudzas no tām ir novecojušas, tomēr regulāri veicot apkopi un nepieciešamos remontdarbus, tās joprojām strādā un pilnībā veic savas funkcijas. Sociālisma laika būvētas, tas ir apmēram 5, tas ir Filozofa, Pormaļa un 3. kas bija un Rīgas iela un Celtnieku iela, kas ir paliek vecā tipa. Tās vēl pagaidām. Ceram nākošā projektēšanas periodā vai investīciju periodā arī tās sakārtot. Projekts ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī 2. kārta tiek realizēts pateicoties Eiropas Savienības kohēzijas fondam, kas sēdz 85% izdevumu. Tāpat paredzēts arī valsts budžeta, Jēkabpils pašvaldības un uzņēmuma Jēkabpils ūdens līdzfinansējums.